Labdien, labdien! Šodien parunāsim par hipotireozi. Tas ir par palielinātu vairākdziedzera darbību, kad viņš strādā pārāk lēni. Parasti pie hipotireozes nozīmē tādus preparātus kā L-tiroksīnu vai L-tiroksu. Bet, diemžēl, šie preparāti nevienmēr dod gaidīto efektu cilvēkiem, un stāvoklis bieži vien ne tikai neuzlabojas, bet viņš arī pasliktinās. Kāpēc tas tā notiek? Šie visi ir sintētiskie hormoni, un sintētiskie hormoni atstāja negatīvu iespaidu uz mūsu organismu kopumā. Un tādējādi radot vēl lielākas problēmas nekā ir bijuši pirms tam. Un pie tam šie ķīmiskie hormoni nerisina problēmu, jo ir jāsaprot, kur tad ir šis cēlonis, un ar šo cēloni ir jātiek galā. Un kas tad patiesībā ir lēna vairākdziedzera pamatā? Kāpēc viņš tā pēkšņi sāk strādāt par lēnu? Šeit var būt vairākas tādas svarīgas lietas. Pirmā lieta, ka vairākdziedzers ražo šos hormonus, TSH hormonu, tālāk jau TSH ražo mūsu hipofīzi, un tālāk vairākdziedzerim tiek padota komanda, un viņš sāk ražot T4 hormonu, un tālāk jau no T4 notiek pārveidošanās uz T3, uz šo aktīvo hormonu, kas mūsu organismā tātad arī aktīvi darbojās. Un kur tad rodas šī problēma? Pirmā problēma, protams, var būt kaut kādas problēmas ir vispār ar pašu hipofīzi, bet tas ir salīdzinoši reti šī problēma. Otra problēma, kāpēc šis T4 netiek saražots, kāpēc vairākdziedzers ir slinks un negrib ražot šo T4 hormonu. Lielākā problēma parasti ir tas, ka viņam nav pietiekoši vajadzīgo izejvielu. Tātad, ja rūpnīcā mums nav izejvielu, tad arī nekas tur mums saražot neko tur nesanāks, vai ne? Un tieši arī šeit ir tāpat, no kā tad tiek ražoti hormoni. Hormoni pamatā tātad tiek ražoti pirmkārt no aminoskābēm, šajā gadījumā no L-tirozīna, ļoti svarīga ir šī aminoskābe. Ļoti svarīgs vairākdziedzera hormonu ražošanā ir jods. Tātad no joda tiek ražot šie hormoni, un arī ļoti svarīgas izēvielas ir arī dažādas taukskābes. Hormonu ražošanā ir vajadzīgi arī tauki. Ja trūkst kādu no šīm izēvielām, tad nenotiks pareizi un nenotiks saulēcīgi šo hormonu ražošana. Tas ir ļoti svarīgi, tāda svarīga nianse to saprast. Otra tāda ļoti svarīga lieta ir tālāk no T4 ir jāpārveidojās uz šo T3. Šajā procesā atkal tiek izmantotas noteikts izēvielas, un šeit arī ir ļoti svarīgs, lai pietiktu joda un lai pietiktu arī selēna. Selēna, cinka, kas ir ļoti svarīgas lietas, lai notiktu šis process, un vēl arī tāda svarīga lieta kā dzels. Jābūt ir noteiktam dzels līmenim organismā, 50 un uz augšu. Dzels līmenim ir jābūt, lai notiktu šī pārveidošanās no T4 uz T3. Tā kā šīs ir tādas ļoti svarīgas lietas, un tad trešā tāda arī nopietna lieta, kāpēc var arī neražoties vajadzīgā daudzumā šie T4 hormoni un pārveidoties tālāk par T3, ir tas, ka tad vajadzīgs ir šis tirozīns, šī aminoskābe tirozīns, bet tirozīnu organisms ļoti patērē stresa apstākļos, lai ražotu tādu hormonu kā kortizols, par ko mēs arī daudz runājam. Un kortizols tā kā ir primārais, vienmēr pa priekšu tirozīns tiks izmantots kortizola ražošanai, un tad pārējais tiks izmantots jau tālāk vairākdziedzera hormonu šajā ražošanas procesā. Un tāpēc, ja cilvēks ilgstoši dzīvo hroniskā stresā, ir vajadzīgs saražot daudz šo kortizolu organismam un iztērēt daudz šo tirozīnu. Līdz ar to vairākdziedzerim nepaliek šī tirozīna, un šie vairākdziedzera hormoni netiek saražoti. Kā arī svarīga lieta, tad jāstrādā ar savu stresa līmeņu pazemināšanu, jāstrādā ir pie savām virsnierītēm. Arī virsnierēm ir ļoti cieši saikni ar vairākdziedzeru, jo, teiksim, kortizolu, adrenalīnu ražo tieši virsnieres. Un, ja arī virsnieru izsīkums, cilvēks ļoti ilgstoši dzīvo stresā, viņam virsnierītes vairs arī nestrādā kā vajadzētu, tas ļoti ietekmē tālāk arī vairākdziedzera hormonu ražošanu. Tāpēc šo lietu ļoti svarīgi sakārtot, šo stresa noturību palielināt, stresa līmeni samazināt organismā, un tad arī vairāk šī tirozīna aizies tieši uz vairākdziedzera hormonu ražošanu, un vairākdziedzers varēs normāli strādāt. Kas vēl?
ir svarīgi arī, ka kur vispār notiek paši, teiksim, visi hormonu veidošanās procesi. Tātad pamatā tas ir 60% aknā tiek ražoti, ja šie hormoni, tad vēl viņi tiek ražoti arī zarnu traktā, ja šie pārveidošanās procesi notiek zarnu traktā, nu, un arī vēl citos audos, ja. Tad 60% aknā, 20% zarnu traktā un 20% citos audos. Un arī šeit ļoti svarīgi, lai mūsu akna būtu pietiekami labā stāvoklī, jā, tad arī viss šis hormonu ražošanas process notiks pareizi. Arī zarnu traktam ir jābūt perfektā labā stāvoklī, tur jābūt ir labai zarnu mikroflorai, stiprai, aktīvai mūsu zarnu mikroflorai, lai arī šis process notiktu pareizi un ātri. Tāpēc domājam arī par aknas attīrīšanu, stabilizēšanu, zarnu trakta attīrīšanu, savas mikrofloras atjaunošanu, kam ir ļoti būtiska nozīme tālāk jau šo hormonu ražošanas procesā. Un vēl jau nedaudz pieskāros arī šim dzelzim, tātad ļoti svarīgs ir dzels līmenis, arī ferritīna līmenis organismā, kāds tas ir, un tas tālāk ļoti būtiski ietekmē arī šo T4 hormonu pārveidošanos par T3. Bez pietiekoša dzels līmeņa tas nenotiek pareizi. Tāpēc strādāsim pie šiem lietiņām, būsim gudri, zināsim, meklēsim šos cēloņus, kas tad mums tur nenotiek pareizi. Skatīsimies, vai mums ir pietiekoši joda, pietiekoši selēna, pietiekoši cinka, pietiekoši dzels, kā strādā mūsu akna, kā strādā mūsu zarnu trakts, cik stiprai mūsu zarnu mikroflora. Un tas mums dos iespējas arī bez jebkādiem šiem ķīmiskiem hormoniem pat tiešām atrisināt šo vairogdziedzera lēnu darbību un atkal viņu pātrināt un stabilizēt. Tā kā esiet aktīvi, darbojieties, sazinieties arī ar mani, palīdzēšu jums atrast arī šos konkrēti jūsu cēloņus un tālāk jau arī pie viņiem pareizi darboties un sakārtot patiešām veselību kopumā, nevis varbūt kaut kādus tur lietot noteiktas lietas, ja, kas patiesībā šīs problēmas vispār nerisina, kas ir tikai tāds pagaidu tā kā risinājums, ja, bet tālāk ir jāsako jau nopietnam darbam pie savas veselības un pie savu vairogdziedzera darbības sakārtošanas. Tā kā, lai jums viss labi izdodas!